show. Bitcoin holding above the 105. Largest crypto seizure. Up more than 3% over the last week. Right now trading at about... And Solana climbed back to $133. Memecoin ir tāds, kazino veids. Ja es būtu noteikti ietaupījis to naudu, tas tur būtu, nezinu, pāris miljonu vairāk vai whatever. Jūsu domas bija tad, kad prezidents Trumps izlaida savu. Kādas bija, jo tas bija diezgan liels šoks tā kā visiem. Ko tu domā, ka jaunieši ir sākuši diezgan agrā vecumā daytraidot? Tas ir savās money glitch bez mazliet. Ko? Glitch in the Matrix. Tas reāli. Uz bankomātu izvelk ārā naudu, snap tās for real. Un kā vispār ir tā kā mācīties, tā kā biznesu tajā skolā, tā kā, jo bieži tagad tiek uzskatīts mācīties biznesu tā ļoti vispārīgi. Ko tev tas tā kā deva? Bērnības ticēju, ka es varu sasniegt kaut kuru lietas, es varu sasniegt, ka man ir tā kā, kad es varu būt labs. Un, 2,5 gadu laikā mēs tikām līdz augstienēm, kas bija vienkārši nereāls. Nekad neiedomājams augstienes. Čau visiem un laipni lūgti Karjeras formulas 2. podkāstu epizodē. Šodien mēs ielūkosimies aizraujošajā kriptoindustrijas profesiju pasaulē. Mūsu īpašais viesis ir Mārtiņš Beņķītis, un viņš dalīsies ar savu pieredzi un ieskatu, kā veidoja karjeru šajā dinamiskajā nozarē. Mārtiņš ir pazīstams kā Gravity Team līdzdibinātājs. Gravity Team ir viens no vadošajiem algoritmiskās kriptovalūtas tirdzniecības uzņēmumiem, ierindojoties 1% no globālā kriptovalūtu tirdzniecības apjoma. Sveiks, Mārtiņ! Sveiki, Anī! Es bieži savu podkāstu cenšos taisīt vietās, kuras ir saistītas ar šo cilvēku. Vari pastāstīt, kur mēs šodien atrodamies? Jā, mēs esam Gravity Team HQ headquarters galvenajā ofisā Rīgā uz Unda torņos. Esam vienā no tikšanās telpām. Jā, ofis izstās vienkārši iespaidīgs. Es tiešām biju šokā, kad vispār ienācu. Tā kā jā, un sāksim, tad dosimies atpakaļ šajā skolas laikā. Es pati esmu no Spīdolas, un skolā par tevi vēl joprojām arī daudz tā kā runā, un es vēlos uzzināt, kāda bija tava pieredze, tie tavi laiki, kā tev patika skola? Jā, es uz Spīdolu aizgāju 6. klasītē. Es jūtu, ka vajag izmainīt kaut ko tajā vidē, kur bija pirms tam. Un uzreiz aizējot tur, es sapratu, ka es pieņēmu vienu no svarīgajiem izšķirošiem divus lēmumiem, pārējot uz turieni. Tas bija milzīgs solis augšup, gan tādā izaugsmes ziņā, bet arī vienkārši laimes ziņā. Vienkārši bija daudz priecīgāks tur esot. Satiku lieliskus draugus, tādus laikmetīgus draugus, kuri paliek, kur ir apkārt vēl šodien pēc 20 gadiem. Kas kad es tur aizgāju, sāku tur studēt, sāku iet skolām. Spīdola priekš manis, tā ir vieta, kur es izaugu, bet tā ir arī vieta, kur es nodibināju tās ļoti svarīgās draudzības. Mans līdzdibinātājs Edgars mēs abi bijām jauniņi 6. klasē Spīdolā, kad mēs pievienojāmies skolai, un mēs ļoti ātri sadraudzējāmies, kļuvām par labākiem draugiem. Un arī Laura, kas ir viņa māsa, ir Gravity Team. Viņa tagad tikai dekrētā, bet viņa ir COO, un mans brālis šeit strādā. Daudz cilvēku no Spīdolas ir šajā kompānijā, bet ne tikai ap Gravity Team, protams, tas viss grozās, bet būtībā neatsverams draudzības. Tas droši vien ir tas stūrakmens, ko mēs atradām tajā skolā. Bet, protams, arī pati vide, skolotājas, direktori, viņas radīja šo
radīja un rada šo vidi, manuprāt, brīvu vidi, kur cilvēki var būt, kas viņi ir. Un arī tādu vidi, kur cilvēki var izpausties bez kaut kādas agresijas un kaut kādas pārlieku nevajadzīgas sacensības. Man Speedola asociējās tikai un vienīgi pozitīvām atmiņām. Es varu pilnīgi piekrist, jo tā kā tu to visu paskaidro, tas arī ir kā es jūtos tajā skolā, jo es tā kā patiešām jūtos tādā pareizajā vietā un var redzēt, ka arī neesmu es vienīgā, kas tā domā, bet ir citi cilvēki un arī veiksmīgi cilvēki. Tā kā par savu skolu tas ir tik forši kaut ko tādu dzirdēt, un tajā laikā arī jums bija skolēnu mācību uzņēmumi. Yeah. Mēs joprojām turpinām šo tradīciju. Mēs arī visu kaut kādas lietas cepām augšā, mēs taisījām tur koka tauriņus. Par tiem arī mums stāsta vēl joprojām. Taisīja, pareizi, tas ir tas veiksmes stāsts, jā. Mēs taisījām kaut kādus USB flashkas, kurus noroja lāciņu galvu, un tur ir flash atmiņa, un tad iespēlēt konfītī. Un kaut kādas puķu podiņas taisījām. Būtībā, visu kaut ko mēģinājām, kaut kādas lietas darījām. Tas bija ļoti daudz praktiskas lietas, kas Speedolā bija jādara, kur tev bišķiņ stundu tevi domāt patstāvīgi uz saviem pleciem. Un tas noteikti, un arī tā vide bija tāda, kas nav patiesībā visur redzams Latvijas skolās, ka tad, ja tu esi labs un sasniedz kaut kādas augstienas, tad to patiesībā novērtē. Un arī, jo dažādi ir kaut kādas skolas, kur tur var teikt, vai tu tur zubrīts vai kaut kas tam līdzīgs, bet Speedolā cilvēki novērtē tādu vēlmi attīstīties, kaut kādus vēlmi sasniegt lietas, un tā ir pozitīva iezīme. Kas ir ļoti forši. Jā, es pilnīgi piekrītu. Tā sajūta arī no skolotājiem ir tiešām, ka viņām rūp, un arī es šogad ar visu gadu ņēmos ar to SMU un visos tirdziņos braucām un darījām, un tā kā visas sestdienas bija arī citās pilsētās, bet bija forši tāda reāla praktiska dzīves tāda pieredze, man liekas, ko mums tur dod. Bet tad atpakaļ pie tevis, kādas vēl bija vispār tavas nodarbes vidusskolas laikā? Ko tev patika darīt un tā? Mēs ar Edgaru bijām, mēs bijām tādi, nevarētu teikt, ka mums bija ārkārtīgi viegli savaldīti, teiksim tā. Mums patikās. Mēs bijām avantūristi skolas laikos. Mēs izgājām cauri kaut kādam tādam asākam periodam, nevis asākam, bet edžīgākam periodam, ka mēs varbūt ne jau visu pēc kārtas klausījām un ne visam piekritām, bet kaut kādā vēlākā punktā, tad, kad vidusskolas beigas nāca, tad mēs kārtīgi saņēmām sevi rokās. Pieslēdzāties, jā. Tā teikt, saņēmām sodu rokās. Bet ko mēs darījām? Mēs darījām viena no lietām, kas man droši vien ļoti palīdzēja arī tālāk dzīvē, un kas to tā neapzinājos, bet tad, kad es biju mazs, man bija tāds interesants. Mana ģimene patiesībā nodarbojās ar dzīvu vistu tirgošanu. Tur mans paps un vecmāma. Un tad tas, ko es darīju sestdienās, svētdienās, es tirgoju dzīvus vistas. Un es viņus, man bija salikta sludinājuma. Paša iniciatīva vai? Tas bija tāds, paša iniciatīva. Tāpēc, ka man man patikās, man vienkārši, es jau sapratu ļoti agri bērnībā, ka man patīk kaut kā atrast kaut kādas iespējas un kaut kā nopelnīt naudu. Es nezinu, tur kaut kādus diskus ierakstīju, mūzikas diskus ierakstīju par naudu saviem tur klases biedriem. Es izīrēju savu handheld spēļu ierīci tur klases biedriem. Un pēc tam izīrēju. Tas varbūt nebija pats ētiskākais biznes, jo es izīrēju to spēļu ierīci, un tad viņam kritās atzīme līmenis, un tad es viņam vēl pārdevu pēc tam mājas darbu rakstīšanu par labāku atzīmi arī. Labi, biznes ir biznes, ko vajag. Man likās interesanti,
sapratu, ka daudz cilvēku strādā tā kā algot darbu, un es redzēju, kaut kā bija tā, ka ģimene arī daudz strādāja algot darbu, un tas tā kā bija tā diezgan grūti. Tu saproti, ka ir grūti izrauties, un tad es tā kā vienkārši meklēju kaut kādā savā reālajā apkārtējā pasaulē, kas ir tā vērtība, ko es varu cilvēkiem pienest, un kā es varu palīdzēt, un kā es tur varu kaut ko radīt. Un tad es sapratu, ka tādā veidā, ka tu pa taisno aizēji pie klienta vai pa taisno aizēji pie tā ienākuma source, tad tu vari pievienot lielāku vērtību un arī var vairāk, nedaudz vairāk sev nopelnīt. Tad mums bija tas, kad es gāju skolā jau kaut kādā 6., 7. klasītē, mēs ar to visu biznesu tur sākām vairāk ņemties. 7. klasē, ļoti agri. Pat īstenībā kaut kad 5., 6., 5. kaut kas arī jau notika. Man vienkārši Rīgā nosēdinājās tirgus. Tajā laikā bija tāds kustoņu tirgus un teica, Sencīts man atstāja tur un vecīt, tirgojies. Es nezināju vēl krievu valodu, tur visi nāk krievu valodā runāt. Un tad kaut kādu tanti dabūju, kur man palīdzēja tulkot. Bet man liekas, tas arī diezgan ieliek tos pamatus. Ja tas ir no tik jauna vecuma, tomēr tas ir biznes, vai ne? Ka jau kāda tā domāšana strādā, kā to naudu pelnīt, tie ir tie pamati. Tas bija neatsvarami, jo tu iemācījies, kā plānot, ka viss ir atkarīgs no tevis, kā pārdot lietas, kā tām tantēm pastāstīt par vistiņām un visu pārējo, kā panākt viņu acīs, ka viņus, kā radīt to vajadzību pēc visām, vai arī kā nokomunicēt viņām vajadzību priekš viņām. Visa grāmatvedība, visa plānošana, domāt, kur labāk. Pēc tam mēs visi tirgojām pa visu Latviju, un mēs likām tādus sludinājumus. Mēs braucām no viena Talsa rajona, vai Ventspils, vai Kuldīgas, un mums bija vietējā laikrakstā bija ielikts sludinājums, ka mēs tur tirgosim 8 tajā un tajā tur mazajā ciemiņā, 8:20 tur stabilēja, 8:40 stendē un tā tālāk. Un man bija, es jau biju nolīdzis savu kaut kādu šoferi, kas tās vistu vāģītās vistiņas izvadāja apkārt, un katrā vietējā ciemā mūs gaidīja, un tā mēs ar to vistu vāģi iekarojām lielākoties Kurzem un Zemgalu. Vidzeme un Latgale, tur mūsu konkurenti, tur nevarēja līst iekšā. Man liekas, cepur nost ar kaut ko jau vispār ir jāsāk, vai ne? Vai tajā pašā laikā tev jau bija tāds sapnis, par ko tu vēlēsi vispār kļūt nākotnē, vai tu tik tā močīji uz priekšu? Es zināju, ka man patīk biznes. Var redzēt, jā. Es jūtu to, kā man tas uzsit asins augšā. Kad es atceros, kad es biju pavisam mazs, es biju, man laikam paveicās ar to, ka man ģimene un vecāki kaut kā iedvesa lielu pārliecību par to, ka es varu būt labs. Man teica visu laiku, tur deva komplimentus vietā vai nevietā par mani, un es no pašas bērnības ticēju, ka es varu sasniegt kaut kuru lietas, es varu sasniegt, ka man ir kad es varu būt labs. Un es atceros, ka kad es biju maziņš, man liekas, viena no pirmajām lietām, ko es gribēju, tas bija vēl vispār pirms Spīdolas, es gribēju būt skolas direktors, tāpēc, ka es domāju, ka es varu labāk izdarīt to darbu. Tas, man gribējās vadīt. Man gribējās vadīt jau tur kaut kādas lietas bērnībā, bet tad, pēc tam droši vien, kad es domāju vairāk, ka par direktoru negribu būt, bet par cik es tās vistas tirgoju, un es jau biju iekšā biznesā, es zināju, ka es gribu saistīt savu dzīvi tālāk ar kaut kādu veidu biznesu, ka man pat, vai tā būtu kompānija būvēšana, vai arī strādāšana kādā lielākā kompānijā, to es nezināju, bet es zināju, ka es gribu būvēt biznesus un ka man tas
tā kā aizrauja. Jā, vispār šaudauts vecākiem, jo man vecāki arī pilnīgi lielākais iedvesmas avots. Es domāju, bez viņiem es arī šeit neko nefilmētu šodien, jo tā ticība ir un tas ir tik ļoti svarīgi. Tā kā jā, vecāki ir tiešām. Un tad labi, viss tas pārdotas, spīdola superīgi, un ko tu nolēmi pēc tam mācīties? Kādi bija tie plāni un kur tad? Jā, mēs 11. klases beigās mēs ar Edgaru un citiem draugiem no spīdolas domājam, ka tā kā mums ir bijis baigi jautri, mēs tur esam darījuši visādas podas gāzuši, un mums ir bijis jautri bērnība, bet tagad nāk 12. klase, un mums ir, tā kā jādomā par nākotni un ir laiks saņemties, un tas bija tā kā, mēs 10. un 11. klase mēs tur kā slīdējām apkārt, un, protams, arī kaut kādu tur ZPD darījām, un pirmās vietas ņēmām un braucām uz visām nometnēm, bet tad 12. klasē mums bija tāds, tad šitajā 12. klasē mēs tā kā močījam. Pa nopietnu. Jā, te mēs tagad močījam un pieņemam labus lēmumus. Mēs sākām ar to, ka mēs domājam, kur braukt studēt, un tad mēs noteikti bija tā vēlme studēt ārpus Latvijas, tāpēc, kāpēc gan ne, ja tev ir visa pasaule patiesībā pieejama, tad to vajag izbaudīt un izpētīt. Un tad mēs skatījāmies, ko mēs reāli varam atļauties, un sapratām, ka mēs vislabāk varam atļauties studijas Nīderlandē, jo viņus bija pilnībā subsidētas, un tu vēl tur var dabūt, ka tev valdība vēl maksā tur kaut kādus 1100 eiro mēnesī. Tas ir diezgan. Es domāju, ka tas varbūt pat vēl tagad strādā. Un tad mēs izdomājām kaut kā 4 spīdolieši, laikam, 4 spīdolieši mēs izdomājām, ka mēs studēsim Nīderlandē, un tad mēs gājām pakaļ labākajām biznesa skolām. Es zināju, ka es gribu studēt biznesu, Edgars arī jūta, ka jāiet uz biznesu, un tad vēl pāris citi no mūsu klases biedriem izdomāja studēt citas studijas. Un tad mēs ļoti cītīgi gatavojamies, jo Rotterdamā ir tā Rotterdam School of Management, kas ir viena no Eiropā labākajām biznesa skolām, top 10, vismaz tajā laikā, kad es tur piedalījos, tad bija top 10. Tad mēs tēmējām uz to. Mēs tēmējām uz to. Sanāca? Jā, sanāca. Tur bija interesanti, jo mēs ar Edgaru tēmējām uz to un arī uz Maastrichtas universitāti. Tās divas bija labas, un beigās bija tā, ka viņu paņēma Maastrichtē, mani nepaņēma Maastrichtē, mani paņēma Rotterdamā, un viņu nepaņēma Rotterdamā. Un tad mums tad mēs vairāk nebijām vienā rajonā visu laiku, jo skolas laikā mēs diezgan visu darījām daudz kopā. Un tad universitātes laikos tad mēs aizgājām katrs uz savu pilsētu, bet bijām joprojām vienā valstī. Tad tad sākās pilnīgi cits laikmets studijas universitātē, kas bija diezgan izaicinošs. Nebija noteikti, ka nevarētu teikt, ka bija viegli, jo tev ir jāiemācās, pirmkārt, dzīvot citā valstī, tev ir vienkārši jātiek galā ar to, ka tev ir jādzīvo pašam par sevi pilnībā, tev oma vairāk nenomazgā trauks un neuztais ēst un nesakārto istabu aiz tevis. Tas laikam man bija kaut kas. Un jūs dzīvojat atsevišķi vai jūs kopā dzīvojat? Nē, mēs dzīvojam, mēs netālu viens no otru dzīvojām, bet mēs tik tuvu mēs nebijām, ka mēs nedzīvojam vienā mājā. Edgars dzīvoja pāris kvartāls prom. Un kā vispār ir mācīties biznesu tajā skolā? Jo bieži tagad tiek uzskatīts mācīties biznesu tā ļoti vispārīgi. Ko tev tas deva mācīties šo biznesu? Jā, patiesībā tāds arī, es droši vien piekritīšu, ka tādas biznesa studijas ir vispārīgas, viņas tā ģenerālu saprašanu ieliek iekšā. Dažreiz man liekas, nezinu, vai tas bija tik amazing, super noderīgi, jo, teorētiski
teorētiski kaut kāda daļa no tām zināšanām, ko es tur iegūstu, es izmantoju. Droši vien, ka kaut kāda daļa, pat kaut kādi tur, nezinu, finanšu produkti, ko mēs tagad būvējam, tur options vai kaut kas tam līdzīgs. Man pirmo reizi par viņiem pastāstīja universitātē un tādas lietas. Bet daudzas lietas universitātē ir arī vienkārši tādas, kur tu atrod vērtību nevar būt tieši tajā saturā, ko tev iemāca, bet tu atrod vērtību tajā tīklā, jeb networkā ar citiem studentiem, ko tu iegūsti. Tu atrod vērtību tajā, ka tev vienkārši ir jāiet cauri lielam daudzam arī informācijas, kritiski viņu jāanalizē un jāpieņem un jātur sevi ļoti stingros rāmjos, lai tu varētu to universitāti veiksmīgi pabeigt. Tas ir tāds kā tavs dzīves izaicinājums, tavs kapacitātes pārbaudīšanai, ko tu īsti vari izdarīt. Un dažreiz pat pašas zināšanas ir kaut kur noderīgas, noteikti viņas iedod tādu augsta līmeņa skatu uz to, kā lietām būtu jābūt, bet tikpat labi, būtu daudzas lietas, šodien tu vari vienkārši uzjautāt ChatGPT, vai arī tu vari izvēlēties kaut kādus kursus tieši, ko tev vajag. Un universitāte tāda, kāda viņa ir šobrīd, viņa ir tāda, tur joprojām ir diezgan tādas, broad akadēmika lietas, ko māca, un viņas nevienmēr ir applicable dzīvē, bet tajā pašā laikā, tas izaicinājums, ka tev jātiek galā ar dzīvi, tev ir jāiepazīst arī tā cita kultūra, un tev ir šajās biznesa skolās ir ļoti internacionāla studentu plūsma, un tad tev iepazīst citas kultūras. Tu vari aizbraukt apmaiņās, kas priekš manis bija tā kā dzīvi izmainoša pieredze un arī biznesu izmainoša pieredze. Tur var atrast daudz dažādas ieguvumus. Jā. Labi, sanāk, tad tu pabeidzi to biznesa skolu, kaut kas tālāk jau domāji pēc tam arī vēl mācīties, vai tur arī? Es biju biznesa skolā Nīderlandē, pirmos 3 gadus Rotterdam School of Management, un tad pēc tam es ņēmu uzreiz maģistru uz IT Project Management, Business Information Management. Un kurš bija tas pats, tas Gravity vispār tas sākums, kad tu iepazinies ar šo kripto? Tātad, kad es studēju Nīderlandē, tad man bija tā opcija doties studiju apmaiņā uz kaut kurieni. Un man ļoti, mana pirmā izvēle bija pasaules labākā biznesa skola Whartonā, Pensilvānijā. Un tad es domāju, ja es tur netieku, tad es vienkārši gribu savu labu kultūrālu pieredzi. Un es tajā laikā daudz meditēju un interesējos par meditāciju. Un līdz ar to man interesēja budistu kultūru. Un tad es kā otro izvēli paņēmu taizemi, jo es gribēju iepazīt budistu kultūru. Un, tā ir lieliska vieta, kur to izdarīt. Un bija tāda tante, kas sūtīja visus cilvēkus visur, un viņa tad sēdēja, pastījās man acīs un pateica, Martins, for you better to go to Thailand. Un viņa pieņēma lielisku lēmumu. Nezinu, kā dzīve būtu izvērtusies, ja viņa būtu pieņēmusi citādāk lēmumu. Tad, kad es aizbraucu Taizemē, bija studiju apmaiņa un bija lielisks laiks tur. Un es izlēmu nedoties prom no Taizemes. Es paliku tur un dzīvoju kaut kādas. Kā tu tā izlēmi vienkārši palikt? Es patiesībā jau man mērķis pirms tur aizbraucu, bija stopēt uz Latviju no Taizemes ar stopiem. Tas bija crazy ideja diezgan. Tā bija tā mana ideja, kad es domāju, ka es aizbraukšu studiju apmaiņā lieliski, un tad es stopēšu apakaļ, un tad es sāku savu karjeru. Un tad, kad es sāku to ar 10 dienu meditāciju Jangonā, Mjanmā, kas ir blakus Taizemē, tur bija jau aizskolies līdz turienei, un tur man bija 10 dienu meditācija, kur to visu jānoliek malā, tu nedrīksti
runāt nevienu, lasīt, interakcionēt ar pasauli, vispār nekādu, vienkārši meditēt 12 stundas dienā. Un, kad es to praksi izdarīju, es iznācu ārā no viņas tik tīrs un ar tik skaidru galvu sapratu, ka man nav, ka tas mērķis, ko es biju sev uzstādījis, ka man ir jādodas apakaļ ar šajā hitchhiking tripā, ka tas nebija tas, ko es sirdī tajā mirklī vēlējos, jo es jau biju pamanījis kā cilvēks, un tajā mirklī es vienkārši gribēju būt aizmē. Man tur bija draudzene, man tur bija draugi, es tur jutos kā mājās, un vienkārši jutos kā pareizajā vietā, un kāpēc es no turienes eju prom. Tā bija vienkārši tāda ļoti naturāla, dabīga sajūta, kas likās, ka es esmu atradis savu vietu dzīvē, mīļoto vietu dzīvē, un es atgriezos apakaļ, un tad es tur nodzīvoju kaut kādus 5 gadus, un manuprāt, pēc kaut kādiem 2 gadiem, tad es uzsāku Gravity Team no dzīvošanas aizmē. Un kas bija tas, kas vispār noveda līdz Gravity Team? Kur bija tā ideja, tas pats startiņš? Jā, tās kaut kādi vairāki notikumi sagāja kopā. Pirmkārt, jau kaut kādā 2017. gadā es no Edgara, manuprāt, uzzināju par kripto un arī no citiem draugiem Taizemē runājot par Bitcoin. Un tas tā kā likās ārkārtīgi interesants temats. Viss tehnoloģija, filozofija par decentralizētību, par to, ka par necenzurējām transakcijām, par to, ka tev nav neviens mediators, tas man vienkārši aizrāva. Un tad es sāku pētīt, un es gribēju nopirkt Bitcoinu, un es viņu nopirku, un turēju Taizemē, un tas jau man darbs vēl bija, tajā laikā es strādāju kaut kādā vietējā IT projektu management kompānijā, Taizemē biju uzsācis savu karjeru. Un kaut kādā mirklī man arī mamma brauca ciemos pie manis, un viņai vajadzēja, es sapratu, ka viņa brauc ciemos, un es sapratu, ka es varu. Un tajā laikā Taizemē kripto bitcoins maksāja par kaut kādiem 20% dārgāk nekā visur citur. Oh, wow. Un tas bija tā kā tas ir iespējams, es nesapratu. Un es varēju nopirkt bitcoinu Eiropā, uzskaitot eirīšus vietējā apmaiņā Krakenu. No eiro nopērku bitcoinu, aizsūtu uz Taizemi, uz savu kontu Taizemē pārdodu. Aizēju dabūnu 20% labāku kursu, nespēju noticēt, kāds ir iespējams. Money glitch bez mazai ko? Glitch in the matrix aizēju uz bankomātu, izvelku ārā naudu, snap, tās ir for real. Un tad tas vienkārši man nonesa no kātiem, tā teikt. Tur parādījās tā aizraušanās. Un tad sapratu, ka te kaut kas ir pilnībā salūzis, es nevaru saprast, kā tas var būt. Un tad es ātri uzzvanīju Edzim vecais, klausies vecīt. Te kaut kas galīgi ir salūzis. Man liekas, pat mēs varam izdomāt, ko mēs varam darīt. Edgars tajā laikā jau būvēja kaut kādus, arī jau kaut ko bija sācis darīt, kaut kāds algoritms bija apčubinājis, kaut ko mēģināja. Un tad mēs sapratām, mēģinājām saprast, kāpēc šāda neefektivitāte eksistē un kas viņu rada un no kurienes viņa ir cēlusies. Un tad sākām ar aizrautību viņu risināt. Kā tev liekas, ja tu uzreiz aizdedzies bet ja tavi draugi nebūtu aizdegušies, tu varētu arī bez viņiem kaut ko sākt? Vai viņi bija arī tā vislielākā daļa no tās idejas un tās sākuma? Runājot par Edgaru, vai arī es domāju, ka es biju pamatīgi aizdedzies, vai varētu uzsākt kompāniju bez Edgara, droši vien, ka būtu daudz sarežģītāk un daudz grūtāk un daudz sliktāk. Vai tas vai būtu iespējams uzbūvēt kaut ko, iespējams, ka jā, bet to ir grūti pateikt. Jo Edgars noteikti pielika gan savu entuziasmu, enerģiju, gan arī savu tās kvalitātes, kuras viņam ir un man nav, un mums, teiksim, ļoti
mums ir ļoti komplementējošas kaut kādas kvalitātes. Kā man to patīk skatīties, ka vienam ir milzīgs zoom in un otram ir zoom out. Un ar tiem atsevišķiem zoomiem mēs varam tā kā izdarīt kopā daudz vairāk nekā atsevišķi. Komanda ir, tā kā ideja jau ir un viss tā kā kustās uz priekšu. Un kad varbūt bija tas brīdis, kad tu vairs nejūties, kā pateikt, tāds zaļš gurķītis biznesā, bet nu jau tāds profesionāls? Es nezinu, manuprāt, ka tu nekad nejūti. Es jau vēl šodien nejūtos tā, ka tā kā es riktīgi visu zinātu. Noteikti, protams, ir kaut kāda sasnieguma un milestone, bet man liekas, lai turpinātu augt, tev ir jābūt tādam, pirmkārt izsalkušam visu laiku pēc vēl kaut kādam lielākiem sasniegumiem, vai arī izsalkušam pēc spējas pievienot vēl lielāku vērtību, bet tie pašā laikā tev ir ir svarīgi, ka tu esi spējīgs būt gana tā teikt, humble, ja pieticīgs kaut kādā ziņā, ka tu zini, ka patiesībā tu tik daudz ko nezini un ka ne uz visu tev ir pareizās atbildes, bet biznesā tu bieži vien saproti, ka tev uz ļoti daudz ko nav pareizās atbildes, bet tev ir jāizvēlās pareizākā no visām, ko tu domā. No pareizākā opcija, no kaut kādām pilnīgi neperfektām izvēlēm. Un mēs nekad tā, protams, tagad mēs paliekam profesionālāki un lielāki un vairāk cilvēki un vispārējais, bet droši vien, ka mums nav tādas tā kā specifiskas nošķirtnes. Pat varbūt tā nav pat tāda lieta, par ko mēs baigi daudz domājam. Mēs cenšamies būt labāki un labāki katru dienu, bet mēs noteikti neteiktu, ka mēs esam nonākuši kaut kādā galapunktā nekur. Jā, un tā dzīve dzīvo un dzīve mācies, kad vienmēr ir vieta tam vēl zināšanām un vēl. Tad, kad jau bizness bija tāds būmin un tā kā viss gāja uz priekšu, kā vispār ir pelnīt lielu naudu un kad liela nauda iet cauri, tā visa atbildības sajūta un vai ir kas cilvēkā mainās? Tā kā? Jā, droši vien, ka ir kaut kas mainās. Tev rodās lielāka atbildība. Protams, arī visi tie sasniegumi, viņi priekš mums nāca ļoti ātri. Cik ātri? Būtībā 2,5 gadu laikā mēs tikām līdz augstienēm, kas bija vienkārši nereāls. Nekad neiedomājams augstienes. Tas bija 2,5 gadu laikā. No sākšanas, plus mīnus, 2,5 līdz plus mīnus 3. Tas bija ļoti, ļoti ātri. Un tas viss brauciens, tā visa pieredze bija ārkārtīgi iedvesmojoša. Tas ir tā, ka, priekš manis tā vienkārši tāda milzīga enerģija, ka tu saproti, ka tev atnāk tā ideja, tu ieraugi to iespēju, tu saproti, ka wow, tagad tu vari izveidot kaut ko vienkārši out of this world. Tas uzsit, tas tevi ienes tādā pozitīvā višus aplī, kur dēļ tā, ka tu esi, dēļ tā, ka tev kaut kas sanāk un tev kaut kas atklāja, tu esi kaut ko atklājis, tev rodas jauna enerģija, tev ir vairāk enerģijas, tad to enerģiju ierauga citi cilvēki tev apkārt un tu piesaisti cilvēkus ar pozitīvu enerģiju un tad tā atkal dod tev vēl vairāk enerģijas. Tu nonāc tādā pozitīvā reinforcement, līdzīgi kā dzīvē var būt arī spirāls, kas iet uz leju un tādām arī ir sanācis iziet cauri patiesībā.
kaut kādā universitātē ir bijušas tādas negatīvās spirāles, tad būtībā tas, kas notika, būvēt biznesu, bija tāda spirāla pozitīvā veidā, kur tev notiek labas lietas, un tās iedod enerģiju, un enerģija iedod spēju darīt vēl vairāk labas lietas, un labi cilvēki apkārt. Un tas tāds vienkārši ārkārtīgi aizraujošs ceļojums, kur uz apakaļ tu nekad negribētu darīt neko citu, kā tikai uzņemties kaut kādu risku, mēģināt un darīt. Un tīri vienkārši, lai izbaudītu to emociju karuseli, kas notiek, kad tu esi tajā sajūtā, ka tu esi atradis kaut ko īpašu, ko neviens cits neredz. Protams, tas noteikti spēlē arī ar kaut kādām savām emocijām. Audis ego, kurš kaut kādā ziņā ir dažreiz nodrīgi, jo tev vajag pieņemt lēmumus un iet uz priekšu, tev vajag nesvaidīties, bet dažreiz tas var būt arī nedaudz nepārāk veselīgi, tu varbūt vari būt asāks pret citiem cilvēkiem un varbūt arī pret kaut kādiem tuviem cilvēkiem, un tad tas ir svarīgi kaut kā ar to ego strādāt, turēt viņu in check, ņemt feedbacku, atsauksmes no, pat svarīgākais vienkārši klausīties, ko to cilvēku apkārt saka. Cilvēku apkārt saka, jo benč, tu uzvedies kā idiots pašlaik, vai tu neesi Es domāju, tie arī būs tie tavi draugi, kas to arī varēs pateikt. Jā, tas ir svarīgi, lai šeit tev būtu apkārt cilvēki, kas tev varētu pateikt nevis to, ko tu gribi dzirdēt, bet to, ko vajag. Jā, un tas tad palīdz to kuģis turēt tālāk pareizajā virzienā. Labi, tad personība tas var ietekmēt gan pozitīvi, gan dažkārt arī negatīvi. Bet, ja mēs runājam par pirkumiem, es nezinu, varbūt tu esi dzirdējis, visticamāk, tu esi dzirdējis, ir tas pirmais Bitcoin pizzas stāsts, kur Džeks pasūtīja 2 pizzas pirms 15 gadiem par kādiem 1000 bitcoiniem. Un man liekas diezgan tāds prikolīgs stāsts. Tev nebija kādi crazy, neveiksmīgi pirkumi? Ka vienkārši nopirku kaut ko nevajadzētu. Jā. Nē, es neesmu par to vispār domājis. Nē, tajā laikā, protams, mums no sākums tur nebija baigi daudz tur līdzekļu, un mēs budžets bija daudz mazāks, bet tas, kur es daudz ieliku naudu, bija pašā sākumā es diezgan daudz gāju uz visādiem. Man arī bija tā dulā dzīve Taizemē kaut kādā ziņā. Bet es kļuvu ļoti, ļoti sociāls. Es arī izmainīju nedaudz savu sociālo loku, aizgāju prom no darba, un man bija ļoti daudz draugi no Taizemes tehno scēnas, underground, un es biju diezgan daudzos festivālos un daudz ballītēs, bet tas es nenožēloju droši vien ne centa, kaut arī tas, ja es būtu noteikti ietaupījis to naudu, tas tur būtu, nezinu, pāris miljonu vairāk, bet nenožēloju droši vien neko no tā, tāpēc, ka tās atmiņas ir neaizvietojams. Un, es diezko tajā laikā man nepiederēja daudz lietas. Man bija tur, nezinu, mans dators un čupa ar kimono, ko es ļoti spēcīgi kolekcionēju, un tur bija vesela filozofija ap to izaugus. Bet man nebija daudz lietas, es vairāk liku naudu iekšā kaut kādās pieredzēs. Un tās pieredzes patiesībā palīdzēja būvēt Gravity Team. Jā. Te vairāk varbūt par to pašu kripto, kas tagad notiek mūsdienās un aktuāli. Ko tu domā, ka jaunieši ir sākuši diezgan agrā vecumā daytradeot? Tas ir ļoti aktuāls un interesants jautājums. Tā ir, Jūs visi skolā... Es jau nevaru teikt par visiem runāt, bet tagad ir populāri diezgan. Un vispār arī paši sociālie mēdīji ļoti kultivē vispār to dzīves stilu, ka tā var un kāds jūs domas? Tas ir interesanti. Es īstenībā nezināju, ka tas ir ļoti aktīvi izdarīta lieta
tā kā skolā jau. Ko es par to domāju? Nu, droši vien, ka ir jāsaprot, ir sevišķi to vēl es skolas solā, un tā profesionālā dzīve ir tikai pašā sākumā. Ir jāsaprot visas, tā kā angļu valodā saucās disclaimeri, jeb atsauces, kas ir jāņem vērā, ja tu investē kriptoaktīvos. Ir jāsaprot, ka tu vari pazaudēt, ja tu investē, it sevišķi, ja tu investē naudu ļoti tā kā aktīvi, tā saucamajos altcoinos, jeb shitcoinos, jeb memecoinos, tu riskē pazaudēt pilnīgi visu, vai gandrīz vai visu no saviem iekrājumiem un izmanto kaut kādus derivatīvu produktus. Tieši nākamais jautājums arī bija par memecoiniem. Ko jūs domājat vispār par to pašu konceptu par memecoiniem? Cik tur? Jā, memecoini ir tāda... Memecoin ir tāda, būtībā ir kaut kāda mēme, kas cilvēkiem baigi cepī, un tad izaug memecoins apkārt šai mēmei, un visi tad, un cilvēki tad viņu treido. Memecoiniem kā tādiem nav tādas nekādas tā sauktās intrinsic value, izņemot to pašu ideju. Un tie, kas treido memecoinus, viņi droši vien paši arī labi saprot, ka viņi neinvestē iekš kaut kā, kam ir segums, viņi vienkārši nodarbojas ar kazino. Viņi tā kā meklē nākamo, viņi cer, ka nākamais, kas no viņiem nopirks, tā kā būs gatavs maksāt vairāk. Un tas ir būtībā, memecoin ir tāds, kazino veids, nekas vairāk. Un droši vien svarīgi apzināties, to faktu. Un man pašam memecoini tā nepārāk iet pie sirds. Esat pāreksperimentējis kādreiz? Mēs viņus, Gravity Team treido droši vien viņus visus, bet mēs tā kā, mums uz viņiem nav exposure. Tātad, ko tas nozīmē, ka mums, ja memecoin cena iet uz augšu vai uz leju, tad mūsu peļņa vai zaudējumi nekādīgi neietekmējās. Bet mēs viņus aizņemamies un mēs nodrošinām likviditāti. Līdz ar to, paši mēs viņus treidojam tagad, droši vien, kamēr mēs vien runājam, droši vien kāds 1000 reizes esmu notreidojuši, ja nu pat vairāk, bet viņiem nav, man vairāk interesē, mēs arī sākām šo te biznesu, tad, kad mana mamma brauca uz Taizemi un saprata, ka es varu izmainīt naudu no eiro uz Taizemes baktiem. Beigās es izmainīju naudu no eiro uz Taizemes baktiem daudz ātrāk, lētāk. Es nopelnīju pat 20%, bet es arī izdarīju to daudz ātrāk. Ja es vienkārši gribētu sūtīt naudu no Eiropas uz Taizemes, man būtu pagājuši vairākas dienas. Un tad, līdz ar to, tas, kas man vairāk interesē šajā industrijā, ir tāda, kā var reālu vērtību esošajai pasaulē, esošajai industrijai pievienot ar kripto. Un memecoini, viņi pievieno vērtību, kas ir tā kā kazino, vai arī jautrība. Tā ir tā vērtība, ko viņi pievieno, kas ir kaut kāda veida vērtība, bet man pašam personīgi interesē kaut kāda vēl lielākas problēmas, kuras risināt ar šo tehnoloģiju. Bet nedaudz vēl paturpinot par tiem memecoiniem, kāds jūsu domas bija tad, kad prezidents Trumps izlaida savu? Kādas bija? Jo tas bija diezgan liels šoks visiem, un viņš diezgan arī uz leju nogāja. Kādas jūsu domas bija par to? Kaut kādā ziņā, protams, no sākuma es domāju, ka tas ir pozitīvi priekš manas industrijas un priekš industrijas, kurā es atrodos, un priekš biznesa. Un tas ir pozitīvi priekš kripto adaptācijas kā tādas. Tad, kad viņš izlaida memecoinu, tas man likās pozitīvi. Es zināju, ka lieta jau ir tāda, ka ar memecoiniem vismaz tā pozitīvā lieta ir, ka visi zina spēles noteikumus. Tu zini, ka tu nepērc kaut ko, kas ir kur cilvēks sola, mums te būs kaut kāda baigā maksājuma sistēma, vai mums te būs kaut kāda baigā kompānija apakšā. Tā ir vienkārši mēme. Un tas ir kazino, un tad redzēju, ok, Trumps arī taisa savu kazino kripto, tas, ko tas pateica, bija arī lielos vilcienos to, ka viņš ir
ārkārtīgi pro-kripto. Un tas, priekš manis, tas bija tas galvenais signāls, kas bija svarīgākais. Viņš man pateica, ka viņš man pateica visai industrijai, ka viņš ir pro-kripto. Un es sapratu, ka turpmākos 4 gadus mēs dzīvosim zem tādas vides, un tas ir lieliski priekš šīs industrijas, un arī kaut kādā ziņā lieliski priekš pasaules, jo šī tehnoloģija pirms tam visu laiku tika zem Baidena varas, un viņa sistēmas valdīšanas kripto tika nevis regulēts, bet viņš tika banots. Viņš vienkārši tika aktīvi banots, un kripto kompānijas bija tāda, viņam tur vajadzēja slēpties pažobelēs. Man liekas, ka tas nebija īsti godīgi pret to potenciālu, kas šai tehnoloģijai, šai industrijai ir. Un tad tagad tas potenciāls var realizēties. Līdz ar to man bija tīri jautri, kad es redzēju, ka Trumps izlaiž ārā savu koinu. Nebija gan baigi forši tas, ka pēc tam iznāca vēl tur nākamais Milānī koins. Jā, bija. Tad likās, šitā jau bišķiņ pārāk alkatīgi viņi tur aiziet. Bet, man liekas, jā, tur ir savu plusu un mīnusu, bet dienas beigās, ja tu uz to skaties, ka tu zini, ka tas ir kazino, ka tu pērkot šo koinu, tev ir jāapzinās, ka tu vari pazaudēt visu, viņam nav nekāda seguma. Tur nav nekāda seguma, tur nekā nav. Tā ir vienkārši ideja, tad tas ir līdzīgi kā ka tev iznāk jaunu spēļu zāli. Jo visi bija tieši par to, tāds šoks, bet ka ir tas pro-kripto, vienkārši tas, ka cik daudz ielika un nemaz neaizgāja tajos profitos, ko viņi cerēja, un tad viņi vienkārši vismaz vainoja, bet tas jau Jā, tas, kas tur notikās, tā cenas actions bija tāds, ka tur diezgan daudz tika pārdots tas coins. Es nezinu detaļas, cik daudz kurš ko turēja tur, bet tā ir tā realitāte ar meme coiniem. Tā kā tu var cerēt uz kaut kādu milzīgu atdevi, bet dienas beigās ir... Ja tu patiešām gribi tur dienas beigās vienmēr būs kaut kādi cilvēki šajos mīmkoinos, kam ir vairāk informācijas, viņi zina. Tur tam un tam tur būs tādas un tādas ziņas, tur iznāks šitais un tas. Jā. Līdz ar to, arī pērkot šās mīmkoinus, ir jāsaprot, ka tev drīzāk ir lielāka varbūtība pazaudēt kaut ko nekā vinnēt. Tad ir jārēķinās, ka tu vari visu pazaudēt. Tur vai būs, vai nebūs, vai ne? Labi, un kādi ir tavi nākamie plāni, tādi projekti, vai tu pašlaik turies pie viena? Jā, skatoties uz kompānijas kontekstā, Gravity Team kontekstā. Mēs esam izauguši šo 7 gadu laikā diezgan labi esam izauguši, bet mums joprojām ir ko augt. Un mēs kā kompānija pašlaik lielākoties tirgojamies ar savu naudu, un mums nav tādu nosacītu klientu. Bet tajā pašā laikā tas, ko mēs esam ļoti labi iemācījušies, ļoti labi tirgoties šādos tirgos līdzīgi kā Taizemē, vietējā apmaiņa vai tur citās valstīs, tur Dienvidā Amerikā vai Āzijā un tā tālāk. Un tas, ko mēs būtībā varam ļoti efektīvi izdarīt, ja mēs tirgojamies ar kripto un šīm vietējām valūtām, mēs patiesībā esam pa vidu starp kripto un fiat, un veco naudiņu. Un tas, kas ir mūsu ambīcija, tagad šajā mirklī, kad Trumps ir atnācis pie varas un nākamos 4 gadus, viss ir ļoti pozitīvi noskaņot pret kripto. Ko tas nozīmē, ir tas, ka tieši šajā gadā, 2025. gadā, pasaulē ļoti, ļoti daudz maksājumu kompānijas lec iekšā. Tur Visa, Mastercard, tur Stripe un citas kompānijas lec iekšā kripto. Un viņi saprot, ka
šī tehnoloģija ir, viņi jau zināja pirms tam, ka šī tehnoloģija ir tā kā varētu aizstāt viņu industriju, bet tagad viņi saprot arī, ka par cik valdība ir pozitīvi noskaņot uz to, un viņi neliek sprunguļus iekšā, ka tas patiesībā varētu notikt ļoti drīz. Un, jo tā kā kas ir kripto savā pamatā, bitcoins, gan ēteris un viss tur stablecoin, tā ir pamatā iespēja pārsūtīt kaut kāda veida vērtību no viena punkta uz otru, no viena maciņa uz otru, bez kaut kāda trešā starpnieka, bez bankas vai bez kaut kādas institūcijas. Un tas ir tāds, manā skatījumā viens no visvienkāršākajiem apzīmējumiem, kas ir kripto. Un tas, ko tad mēs kā Gravity Team ar ko mēs esam diezgan unikāli, ka mēs mākam ļoti labi tirgot kripto pret dažādām citādām valūtām. Un tad, ko mums tas ļauj darīt, tad, kad šī regulācija paliek ļoti pozitīva pasaulē un atbalstoša, tad mēs varam būt tie, kas palīdz visas pasaules kompānijām, maksājumu iestādēm, bankām, patiesībā sūtīt naudu apkārt pasauli. Daudz ātrāk, efektīvāk, zibenīgāk, bez milzīgām transakciju izmaksām. Jo šobrīd mēs to nepamanam, bet ja tu kādreiz sūti naudu apkārt pa pasauli, vai arī pat, ja tu aizēji Rimī nopirkt kaut ko, tev liekas, ka tu nevienam neko nemaksā, bet tas maksātājs Rimī patiesībā ir tas, kuram ir jāsamaksā bankai par to, ka šī transakcija tika veikta. Un katru gadu šajās transakciju izmaksās tiek samaksāti 2,3 nevis miljoni, nevis miljardi, bet triljoni dolāru. Tas ir tā kā viens viena Apple kompānija. Vienkārši. Katru gadu, iedomājies, mēs visi samaksājam, visa pasaule samaksā. Tā ir uz vienu cilvēku, tas ir aptuveni, skatījos, ja tu izdali 2,3 triljonus ar kaut kādiem 7 miljardiem, sanāk kaut kādi 300, 400 vai plus mīnus pārsimts dolāri katru gadu, ko tu vidējais cilvēks katru gadu samaksā vienkārši bankām, kas liekas bankām un maksājuma iestādēm, kas liekas tāda. Mēs to nepamanām, bet tā ir tāda mūsdienu dzimtbūšana, man liekas. Un tas ir tas, ko man personīgi ļoti gribās izlabot. Mērķi ir tiešām ambiciozi, es vienkārši klausos, man tāds wow, tā kā viss ir tiešām daudz. Iedomāsimies, ja tev vajadzētu sākt visu no nulles. Tev liekas, tu varētu tā kā meikot savu way iekšā tādā nišā atkal? Es noteikti neietu uz tādu nišu, jo tajā nišā tagad būtu grūtāk, jo man priekšā sēdētu Gravity Team. Tad es nevarētu tik viegli, ja es sāktu no nulles. Bet tā katram laikam ir savas iespējas un savas nišas. Un tā sāls ir tajā spējā ieraudzīt to neaizpildīto caurumu, kas ir pavērties, vai arī tu zini, ka viņš tūlīt pavērsies. Un šodien es varbūt neietu tajos tirgos, kuros es tagad eju, bet es varbūt ietu kaut kādos citos tirgos, par kuriem es domātu, ka viņi būs nākotnē milzīgi. Un man būtu jāveic kaut kādi pieņēmumi, man būtu jāuzliek likme uz to. Bet jā, mani pieņēmumi un domāšanas priekšu ir bijusi gana precīzi, tad man varētu būt iespēja. Ja man būtu šodien jāizvēlās, droši vien es ietu kaut kāda decentralized finance, DeFi kaut ko mēģināt pētīt, darīt. Kaut kur visticamāk uz to pusi es mēģinātu izšaut. Šodien mēs parunājām par skolu, par šo tanti, kas tev atvēra visus ceļus taizemi, par vistu pārdošanu, par Trumpa mīmkoiniem un vispār tik daudz atziņām un vērtībām. Un tāds noslēdzošais jautājums būtu,
Ko tu ieteiktu jauniešiem, kuri vēlas kripto saistītu nākotni? Es teiktu, lieliska ideja. Un es viņam ieteiktu vienkārši uzdrīkstēties, darīt un mēģināt, pētīt, studēt, saprast, ka, lai tu kaut ko panāktu, tev būs jāiet tam pakaļ, tev būs jāstrādā daudz un smagi, un līdz ar to meklē kaut ko tādu, kas tev iedod iekšā to daudzumu enerģijas, kas tevi tik ļoti aizrauja, ka tu neuzskati to par darbu. Mēs arī no Edgaru, mēs to neuzskatījām par darbu, mums tā bija kaut kāda vēl viena video spēle, ko mēs spēlējām un ķērām kaifu no tā, mums tas bija vienkārši jautri. Dienā, un noteikti ir svarīgi, protams, komanda ir svarīgi atrast savus partnerus, kuri tevi var komplementēt, un tad ir jādomā, kā viņus atrast, un domā, kā arī, ja tu gribi uzbūvēt kaut ko patiesi unikālu, vai tā ir kripto industrija vai jebkura industrija, domā, kā tu vari izveidot kaut kādu unikālu perspektīvu, kas ir tev, kas nav nevienam citam. Kaut kādas lietas, kas mums Gravity Team arī lieliski sanāca, jo mums bija atšķirīgas perspektīvas vienā kompānijā. Man bija, Edgaram bija sava perspektīva, ko mēs ieguvām Nīderlandē studējot, kā smags bija latviešu perspektīva par cīnīšanās no smagu darbu un spiešanu uz priekšu, bet mums bija tā taisnības perspektīva, dzīvojot tur, redzot tās problēmas. Un uzbūvēt dažādu veidu kompetences, kur ir kaut kādu skatu punktu, kas izveidojas unikāls. Un tad, kad tu uzbūvēji šīs perspektīvas, dažādās pieredzes, dažreiz tev vienkārši jādara dažādas lietas, jāpamēģina dažādas lietas, ceļš, ka tu esi jauna, skolēnu laikā. Vienkārši pamēģini daudz lietas un skaties, kaut kas tev padosies, kaut kas tev nepadosies, kaut kas tev patiks, kaut kas nepatiks, bet tad tu kaut kur mēģinot uzķers, šitā lieta bija amazing. Tā ir lieta, kuru darot es gūstu baudu un kuru darot es gūstu patiesu gandarījumu un tad fokusējies uz tām lietām. Tas ir tik ļoti forši un tiešām paldies tev par šo iedvesmojošo vispār visu sarunu un es domāju daudzi jaunieši, kā es varam ņemt pa piemēru un vispār var to deksmi redzēt. Paldies, ka šodien atvēlēji laiku. Un paldies, ka klausījies šo epizodi. Cerams, ka ieguvi jaunu iedvesmu vai vienkārši mēs spējām atbildēt uz tev ieinteresējošiem jautājumiem. Noteikti seko mums Instagramā @karjerasformula un tiekamies jau nākamreiz.